Migrācija ir dabiska cilvēka eksistences sastāvdaļa. Gadsimtu gaitā cilvēki ir pārvietojušies, meklējot piekļuvi pārtikai, drošībai un labākiem dzīves apstākļiem. Arī mūsdienās migrācijas iemesli būtiski nav mainījušies. Cilvēki pamet savas mājas dēļ kara, kā tas ir Ukrainā, dēļ režīma, kā tas ir Baltkrievijā, un dēļ sliktākiem sociāli-ekonomiskajiem apstākļiem, kā tas ir Centrālās Āzijas valstīs. Bet kā tas ir Latvijā? Latvijas migrāciju raksturo negatīvs migrācijas saldo. Proti, jau no 90. gadiem no Latvijas vairāk cilvēku izbrauc nekā iebrauc. Kopumā cilvēki Latvijā ierodas dažādu iemeslu dēļ. 2028. gada sākumā Latvijā derīgas termiņu uzturēšanās atļaujas bija vairāk kā 82 000 cilvēku. No tiem aptuveni 30 000 ir piešķirta pagaidu aizsardzība, kur vairākums ir Ukrainas civiliedzīvotāji. Gandrīz 18 000 atļaujas ir piešķirtas darba ņēmējiem, un tie ir cilvēki no Uzbekistānas, Taģikistānas, Indijas un citām Āzijas valstīm. Pārējās atļaujas ir piešķirtas pamatojoties uz ļoti daudz dažādiem iemesliem, tādiem kā studijas vai laulības ar Latvijas pilsoni. Ar kādiem izaicinājumiem saskarās tās valstis, no kurām cilvēki migrē? Aplūkosim Taģikistānas piemēru. Taģikistāna ir Centrālās Āzijas valsts ar vairāk kā 10,9 miljoniem iedzīvotāju. Līdzīgi kā Latvija, Taģikistāna atguva neatkarību no okupācijas 1991. gadā un saskārās ar dažādiem izaicinājumiem, kas ļoti tieši skar iedzīvotāju dzīvi un labklājību. Zems labklājības līmenis un bezdarbs ir lielākie sociāli-ekonomiskie izaicinājumi. 2025. gadā minimālā alga Taģikistānā bija tikai $88, bet vidējā alga sasniedza $314. Pasaules banka norāda, ka labklājības līmenis Taģikistānā aug, tomēr tam pamatā ir migrācija, jeb emigrantu finanšu pārskaitījumi savām ģimenēm mājās. Šie pārskaitījumi 2024. gadā veidoja aptuveni 45% no visa Taģikistānas iekšzemes koprodukta. Tas ir viens no augstākajiem rādītājiem pasaulē. Migrantu sūtītā nauda nodrošina Taģikistānas ekonomisko stabilitāti. Tajā pašā laikā paļaušanās uz to ir riskanta dēļ mainīgās migrācijas politikas Eiropā un ģeopolitiskās situācijas pasaulē. Nevar nepieminēt, ka viens no lielākajiem Taģikistānas izaicinājumiem ir korupcija. Globālās korupcijas uztveres indeks Taģikistānu ierinto 166. vietā no 182 valstīm ar vienu no augstākajiem korupcijas līmeņiem pasaulē. Tagad aplūkosim, kas tad ir attīstības sadarbība. Attīstības sadarbība ir palīdzības sniegšana mazāk attīstītām valstīm, lai veicinātu šo valstu un to sabiedrību ilgtermiņa sociālo un ekonomisko labklājību. Attīstības sadarbība ir veids, kā pasaule, tostarp Latvija, mēģina sasniegt globālos ilgtspējīgās attīstības mērķus. Katra valsts var noteikt savas prioritātes. Latvija ir izvirzījusi tādas prioritātes kā miers, taisnīgums, dzimumu līdztiesība, darbs un ekonomiskā izaugsme. Tās ir aktivitātes, kas ietver, piemēram, korupcijas izskaušanu, uzņēmējdarbības attīstīšanu un tiesiskumu stiprināšanu. Latvija pati izvēlās arī reģionus un valstis, ar kurām sadarboties, jeb tās augtās ģeogrāfiskās prioritātes. Starp Latvijas prioritātēm ir tādas valstis kā Ukraina, Gruzija un jau iepriekš pieminētās Centrālās Āzijas valstis, Taģikistāna un Uzbekistāna. Izvirzītās prioritātes ir cieši saistītas ar Latvijas ārpolitikas mērķiem, piemēram, stiprināt Eiropas Savienības un Centrālās Āzijas sadarbību. Kādus pasākumus Latvija īsteno Centrālās Āzijas valstīs? Attīstības sadarbības projekti tiek īstenoti gan ar Latvijas, gan citu valstu un Eiropas Savienības finansējumu. Piemēram, Eiropas komisija ir piešķīrusi Latvijas Centrālajai finanšu un līguma aģentūrai 1,2 miljonus eiro, lai Uzbekistānā īstenotu reformas ar mērķi stiprināt valsts iestāžu kapacitāti un izveidotu pretkorupcijas sistēmas. Tāpat Eiropas komisija ir piešķīrusi 2,6 miljonus eiro, lai stiprinātu Uzbekistānas mazo lauksaimnieku pašorganizāciju un kapacitāti. Lai gan attīstības sadarbības mērķis nav regulēt migrāciju, pamatot ir jāuzdod jautājums, vai attīstības sadarbības pasākumiem ir ietekme uz migrāciju. Atbilde uz šo jautājumu nav vienkārša. Daži ekonomikas eksperti norāda, ka uzlabojoties cilvēku dzīves līmenim, mazinās vēlme migrēt. Proti, cilvēki vairāk paliek mājās. Savukārt citi eksperti norāda uz pretējo.
Dzīves līmenim uzlabojoties, cilvēkiem rodas vairāk resursu, lai migrētu, un viņi arī migrē. Ielūkosimies apjomīgā ekonomistu grupas veiktā pētījumā, kas balstās uz aptuveni 1 miljona cilvēku aptaujām 106 jaunatīstības valstīs. Un vispirms par attīstības sadarbības īstermiņa efektu. Pētījuma rezultāti rāda, ka jau izziņojot informāciju par plānotajiem attīstības sadarbības projektiem un to finansējumu, jauniešu vidū un tādu cilvēku, kuriem ir interneta piekļuve vidū, mazinās vēlme migrēt, un tas saistās ar lielāku optimismu par nākotni un uzticības palielināšanos valsts iestādēm. Šāds efekts saglabājas vēl 3 gadus pēc finansējuma saņemšanas. Savukārt ilgtermiņā attīstības sadarbības projekti veicina cilvēku ienākumus un mazina nabadzības līmeni valstī. Viens no rezultātiem ir arī tas, ka gan īstermiņā, gan ilgtermiņā mazinās neregulārās migrācijas līmenis. Savukārt legālā migrācija tieši pretēji pieaug. Tas nozīmē, ka uzlabojoties dzīves līmenim, cilvēki var atļauties migrēt, ja ir bijusi tāda motivācija. Bet vai tas, ka cilvēku legālā migrācija pieaug, ir labi vai slikti? Pasaules banka analītiskā ziņojumā par migrācijas fenomenu Eiropā un Centrālajā Āzijā norāda, ka tas var būt izdevīgi abām pusēm. Pasaules banka diskutē tieši par mazkvalificētā darba spēka migrāciju no Centrālās Āzijas uz Eiropas valstīm, jo lielākā daļa migrantu ir tieši darba spēks, un tas ir aktuāli arī Latvijā. Pasaules banka norāda, ka migrācija ir tieši saistīta ar izcelsmes valstu attīstības trajektorijām. Piemēram, ja paaugstinās algas izcelsmes valstīs tieši mazāk kvalificētiem darbiem, ekonomiskie migrācijas ieguvumi samazinās. Tātad tieši vāji vietējā darba tirgus apstākļi spiež cilvēkus migrēt tur, kur apstākļi ir labāki. Pasaules banka arī norāda, ka migrantu nosūtītās naudas atpakaļ uz mājām būtiski mazina mājsaimniecību nabadzību un uzlabo cilvēku vispārējo labklājību. Ieguvumi ir arī pie mums Eiropā, jo iebraucošais darba spēks aizpilda darbinieku trūkumu dažādās nozarēs. Tās ir nozares, ko raksturo sezonalitāte, tās ir nozares, kurās vietējais darba spēks nevēlas strādāt. Tāpat tiek risināts izaicinājums ar darba spēka vispārējo trūkumu Eiropā dēļ sliktās demografiskās situācijas. Migrācija ir sarežģīts fenomens, un tā ir arī daļa no attīstības procesa. Attīstības sadarbības projekti neapturēs migrāciju, bet tie var risināt dažādus ar to saistītos riskus. Cilvēki vienmēr meklēs labākas dzīves iespējas, bet jautājums paliek, kā mēs spēsim migrāciju padarīt ilgtspējīgu, legālu un drošu visiem.